Tad lasām stāstu par vīrieti. Viņš dzīvoja tikai, lai dzertu 3,2, 29. jūnijas. Tātad, kas notika? Tātad viņš nodzēries jau, ja? Tātad sāka dzirdēt balsis, domāja par nāvi, bija pārbijies, augstprātīgs nikns, man bija aizvainojumi pret cilvēkiem, dievu un pasauli. Man nebija atlicis kādēļ dzīvot, taču es biju pārāk nobijies nomirt. Tad kāda sieviete, kas bija sociāla darbiniece, patversme un anīma alkohola biedre, kas bija skaidrā, apsēdināja mani savā birojā, pastāstīja man savu stāstu, kā viņa dzēra, kas notika un kā viņa ieguva skaidrību. Neviens nekad iepriekš to nebija darījis. Mani analizēja, lādēja, man lasīja sprediķus un deva padomus, taču neviens nekad nebija teicis, es saprotu to, kas notiek ar tevi. Arī es to esmu piedzīvojis. Es pastāstīšu, kā es to atrisināju. Tad atrisinājums ir, ja jau tajā pašā vakarā viņa man aizved uz pirmo anīmu alkohola sapulci. Sapulces dalībnieki ap mani laipni pulcējās skaidrības sākumā, un es nedzēru. Taču mani pārņēma abstinences sindroma garīgie dēmoni. Es biju melnādainais, viņi bija baltie. Ko gan viņi zināja par ciešanām? Ko gan viņi man varēja pateikt? Es biju melnādainais un inteliģents, un pasaule mani par to bija atgrūdusi. Es ienīdu šo pasauli, šos cilvēkus un šos sodošu dievu. Taču es ticēju, ka cilvēki anonīmos alkohoļos bija iejūtīgi. Un lai kam arī viņi ticētu, tas viņiem palīdzēja. Es tikai neticēju, ka anīma alkohoļi man kā melnādainam dzērājam varētu palīdzēt. Es patiešām ticēju, ka es biju atšķirīgs. Līdz pagāja krietnes laiks, līdz es ieguvu to, ko tagad sauc par savu pirmo garīgo atklāsmi. Ka es biju alkoholiķis un ka man nebija jādzer. Es arī uzzināju, ka alkoholisms bija vienlīdzības slimība. Bija slimība, kas nediskriminē nevienu. Tā neņēma vērā rasi, ticību vai geogrāfiju. Vismaz es tiku atbrīvots no savas unikalitātes važām. Skaidrības sākumā es turpināju dzīvot naktas patversmē, kas bija pilna ar aktīviem dzērēm, taču tā kā nedzēru, es aizvien vairāk sāku apzināties savu apkārtējo vidi, riebīgās smakas, trokšņus, naidīgumu, fiziskos draudus. Man aizvainojums strauji pieauga, apzinoties, ka esmu noskalojis podā karjeru, apkaunojis un novērsies no savas ģimenes. Nosūtīts uz dažādām no nepatīkamākām iestādēm, bezpajumtnieku patversmi. Taču es spēju apzināties, ka šīs aizvainojums un naidugunskurs aicināja mani pacelt glāzīt un mesties iekšā nāvē. Tad es sapratu, ka man ir jānodala savu skaidrību no visa cita pārējā, kas notiek manā dzīvē. Lai kas arī notiktu vai nenotiktu, es nedrīkstēju dzert. Patiesībā nevienam no manas dzīves notikumiem nebija saistības ar manu skaidrību. Dzīves paisumi un bēgumi ritmiski plūda uz vienu, uz otru pusi, padarot dzīvi labāku vai sliktāku. Es nevarēju atļaut savai skaidrībai kļūt atkarīgai no šiem dzīves kāpumiem un kritumiem. Skaidrībai jādzīvo pašai sava dzīve. Kas ir vēl svarīgāk, es sāku ticēt, ka nevaru to izdarīt vienatnē. Kopš bērnības dienām, neskatoties uz pieredzēto mīlestību, savas dzīves laikā nekad nebija pielaidis sev tūmā cilvēks. Pat tos, kas bija man ļoti tuvu. Visu savu dzīvi es dzīvoju melos, nedaloties ne ar vienu savas patiesajās domās vai sajūtās.